saka par veiklā nopērkamiem lielopu proteīnu batoniņiem, proteīnu cepumiem, proteīnu dzērieniem. Proteīnu dzērieni, kas ir veikalos, visi ir galīgi garām, jo te viss ir piena parasti, proteīns, piena bāze. Es noteikti neieteiktu lietot piena proteīnu. Tas attiecās uz proteīnu batoniņiem tieši tas pats. Lielākā daļa ir piena proteīns. Es noteikti tās neieteiktu nekad lietot. Tas attiecās uz proteīnu cepumiem, ir tieši tas pats. Gan arī visur būs piena proteīns. Labi, kaut kur būs auga proteīns. Auga proteīns vienkārši baigi neko nedos, nav pilns aminoskā profils. Piena proteīns cilvēkam kā tādam nav jālieto. Jo, iedomājies, tu izdzer kaut kādu veselu pudeli ar piena proteīnu dzērienu kaut kādu. Viņi ir diezgan daudz un dažādi. Tas būtu tāpat kā izdzert kaut kādus 5-10 litrus pienu. Tad padomā loģiski, vai cilvēkam ir paredzēts dzert citas zīdītāju pienu, pieaugušam cilvēkam 5-10 litru dienā. Protams, ka nav. Līdz ar ko piena produkti kā tādi cilvēkam nav ieteicami. Protams, tas tu tur apēdīsi sieru burgerā vai biezpienu ik pa 2 dienām uz nakti un ko nemainīs. Bet tādā ikdienas nopietnā lietošanai. Un tāpēc gandrīz visi produkti, kas ir šie proteīna izstrādājumi, ir galīgi garām. Ir kaut kādi proteīna čipši, kas plus mīnus ok, bet arī jāatcerās, ka tur arī tas ir auga proteīns. Tas nav proteīns ar pilnvērtīgu aminoskābu profilu, līdz ar ko, ja tu tiešām mērķtiecīgi gribi uzņemt proteīnu, tad šīs te nebūs labākās izvēles. Tu vai nu ēd gaļu, vai nu tu ēd olas, vai nu tu dzer lielopu proteīnu pulveri, vai ēd lielopu proteīnu batoniņus. Visi pārējie varianti, viņi nebūs labi. Es noteikti viņus neizvēlētos.